to šķiet nevarot salīdzināt ne ar ko citu. To pašu droši vien var teikt katrs populārās mūzikas pārstāvis, kura repertuārs ir iekļauts dziesmu svētku noslēguma koncerta kopējā plūdumā. Kā jums, Zane, kuru jūs dziesmu varbūt kādu konkrētu gaidāt īpaši ar nepacietību, vai varbūt tā ir kāda tradīciju apliecināšana kopumā, vai atkal jaunās dziesmas, kā arī vienots bloks, kas jums ir tas, es tikai gribu teikt, ka mana balss un manas visas sirds emocijas arī noteikti pienākas skolu jaunatnes dziesmu deju svētkiem, jo es arī esmu ļoti iemīļojusi tieši šīs te dziesmas, šo te repertuāru, kas man liekas daudz sirsnīgāks un mīļš un tāds emocionāls, jo man ir savulaik nācies arī, un ir bijusi iespēja dzīvot līdzi jauniešiem, gatavojoties dziesmu svētkiem. Tātad es vadīju gan šīs te atlases kārtas, gan Rīgas kārtas, pirms dziesmu svētkiem man bija iespēja dzirdēt gan Rīgas pilsētas skatēt dziesmas, gan Zemgales priekšpilsētā. Un patiešām sajust to, cik tās dziesmas ir man tuvas pašai sirdī. Un galu galā arī priecē tas, ka mums šobrīd ir iespēja dzirdēt mūsu slavenos, izcilos komponistus, tā kā Erika Ešenvalda, tāpat arī Raimona Paula dziesmas. Man vienmēr tas ir mazliet tā kaut kā tā sirsnīgi saviļņojis, ka šeit pat ar mums kopā dzīvo tik talantīgi mūziķi, tik talantīgi komponisti, un turklāt mums ir iespēja gan dzirdēt, gan dziedāt, gan būt ar viņiem kopā un izpildīt šīs dziesmas. Tā, man liekas, ir burvīga iespēja visiem skolniekiem. Vēl es noteikti arī gribu piebilst, kas ir viens no maniem favoritiem, tas ir arī kamerkoris Tonika, jo viņiem ir burvīga soliste Zanda Babkina, kas bieži vien, un arī šodien, kā zināms, man liekas, dziedās solo noslēguma koncertā manā dziesmā Tu. Viņa arī ir viens no tāds favorīts, tīri kā tāda soliste, vokāliste, kas arī nāk no Bērnu jauniešu centra Skolēnu pils, kamerkora Tonika. Viņa ir gan skolotāja un pedagoģi šiem bērniem un jauniešiem, bet arī izcila soliste. Noteikti es viņu gribēšu dzirdēt. Labi, tad jau zinām, par ko jūs turēsiet īkšķi un kam uzgavilēsiet īpaši skanīgi. Turpinās 11. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma gājiens. Jau Latvijas burti ir ziediem piepildīti un pārpildīti. Tur atstājuši savu skaisto, smaržīgo, estētiski baudāmo vēstījumu šķiet katra Latvijas novada dalībnieki. Sākotnēji bija informācija, ka 4 piekdaļas gājēju piedalās šajā gājienā, bet gan jau, ka vēl kuplāks skaits gal galā ir piepulcējies. Kā jau mēs šobrīd labi redzam, arī tie nedaudzie, bet ļoti iedvesmotie dalībnieki, kuri no kontinenta ar vārdu Austrālija ir atceļojuši, labprāt un ar patiku iekļaujas svētku gājienā, kur mēs baudām Latvijas televīzijas tiešraidē. Ja viņiem jāmēro 11,000 kilometru, tad Mārupes novads var lepoties ar gluži vai tepat būšanu Rīgā, jo tepat blakus Rīgai ir
Turpinoties skolu jaunatnes dziesmu svētku gājienam, mēs redzam, ka jau ir sajaukušies vienotā kopējā plūdumā mūsu svētku svinētāji no Kurzemes, no Vidzemes, kopā ar neretu jau Dundaga te dodas. Mēs redzam, ka puteju orķestranti ir savijušies vienotā plūdumā ar citu mākslas veidu pārstāvjiem. Tagad turpinām sekot notikumiem šeit pie Brīvības pieminekļa. Un, protams, ceļā ir ne tikai B burtiņš, ir arī 2 burtiņš. Daugavpils arī ir ceļā, tāpēc nekur neizslīstam. Bet vienojamies vienā lielā latviešu dziesmā, ko visiem zinām. Latviju parenātā Rītakie. Ciemātāko meitas sev, no rītīņa agrumā, no rītīņa. Esam sazinājušies šī rīta gaitā ar vairākiem svētku virsvadītājiem un koordinatoriem, bet tagad man ir liels prieks, ka es esmu sastapis arī cilvēku, kurš ir iesaistīts no pašām saknēm, vai kurš ir gatavojis jaunos censoņus un jaunos talantus, lai viņi varētu kvalitatīvi startēt. Un jūs saprotat, ka es šobrīd runāju par kādu skolotāju, par kādu personību, kura ir svarīga daudziem citiem jauniem ļaudīm šeit. Sakiet, lūdzu, kā jūs sauc un no kurienes jūs esat un kuru jomu jūs pārstāvat? Jā, labi. Es esmu Sandra Liepiņa, Saldus novada Nīgrāndes pagasta Kalnu iedzīvotāja, pārstāvu Nīgrāndes jaunatnes centru Augšventa un vadu tekstilu mākslas pulciņu. Un tā mūsu dalība svētkos bija modes skate, ja fināla skate Latviešu biedrības namā 10. jūlijā, kur piedalījās 30 kolektīvi, kur bija noorganizēts ļoti kvalitatīvs šovs ar grimēšanos, frizēšanos, ar skaisti baltu mēli un kompetentu žūriju. Un mēs stādījām priekšā savu darbiņu ar nosaukumu Melnbaltā grafika. Kā jūsu darbs tika īstenots? Kā šī grafika izpildās? Nu, mēs veidojām tādus kokvilnu audumu tērpus, melnās un baltās krāsās, veidojot nospiedumus ar tekstilu krāsām no stikla. Un mums tā ļoti veiksmīgi izdevās piemeklēt arī melodiju, Raimonda Paula melodiju, kuru dziedāja Kristīna Krauliņa, kas arī ir skaņdarbs ar nosaukumu Melns ar baltu satikās. Un tāpēc mums jau pašām ļoti patika, kā tas tā sanāca un kāds arī izskatījās. Un patika arī skatītājiem? Patika arī skatītājiem, jā. Man tiešām prieks, ka aplausi bija. Mēs neieguvām prēmētas vietas, bet tas... Jūs ieguvāt sirsnīgas emocijas no skatītājiem. Mums ir ļoti patīkami, jā, ka mēs tā teikt no laukiem esam varējuši arī būt pilsētā, Rīgā un ja jūs sakat, kopā. Ka jūs esat no laukiem, tad cik svarīga jūsu novadam ir dalība šajos skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos? Ko tas jums nozīmē? Nu, es pat personīgi esmu 3 svētkos dejojusi jaunībā. Dziedājusi Rīgas svētkos 2001. gadā, un pēc tam esmu bijusi kā dalībniece kopā ar saviem skolēniem, saviem skolēnu kolektīviem. Arī pirms 5 gadiem. Jā. Nu tā. Un cik daudzi jaunie talanti no jūsu puses piedalījās? Nu, šogad mūsu kolektīvā
startēja 10 meitenes, tāpēc, ka tas ir tāds vienkārši nolikums. Vairāk mēs nevarējām, vēl jau palika mājās dalībnieces. Tad bija tas ierobežojums. Būtu gribējuši vēl nākt. Tas nebija tā, ka tikai 10 cilvēki savācās kopā. Nē, tā nebija. Un